Kur viņi ir? Tūlīt piezvanīsim. Bet taču viņiem paprasīšu, kurš met tās granātas, bet nomierinies. Kur jūs esat? Labi. Mūsu saknes, lai paklusē, slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atpēties, netazaudē, kāpēc man atsīties, vecums lai var mainīties. Labrīt. Labrīt. Kafiju uztaisīju. Paldies. Nu, ne jau tev savu. Kas jauns? Zīle atbrauks pie Kūpera. Pagaidām gan tikai sazvanījās. Jā, tas ir interesanti. Padzeršu kafiju, paklausīšos. Jā, Sigurd. Klausos. Gribēju jautāt, vai tu neesi aizmirsis savu solījumu? Un kādā jautājumā? Par iespēju satikties ar informatoru no Kūpera bandas. Es tieši tagad gaidu viņu, kad viņš piebrauks, jā. Nu, tiklīdz būs kāda ziņa, es padošu, jā, protams. Man prieks. Jā. Nu, labrīt. Sveicināt, prokuror. Kad kas noticis? Nē, viss ir kārtībā. Es vienkārši gribēju painteresēties. Kā klājas? Labi. Labi. Nevienam ir radušās aizdomas? Nē. Labi. Tev ir jābūt ļoti uzmanīgam. Tu jau varbūt dzirdēji, ja? Kādas podus sagāzes ir šamans. Jā, dzirdēju. Un tagad vēl tā fotografija internetā parādīsies. Kāda fotografija? Nu, no tiem laikiem, kad tu vēl biji pilnvarotais. Bet tu neuztraucies, es parūpējos par to, lai fotografija tiktu izņemta. Būtu stulbi kaut kā fotografijas dēļ, viss sajā. Jā, bet zini, internets ir pēdējā lieta, kur Kūperis slīdīs. Labi, ķersimies pie galvenā. Varbūt tu zini, kur atrast Zīli? Tu zini vai tu nezini? Es pie tā strādāju. Nu, tad strādā rūpīgāk un ātrāk. Zīle mums var sataisīt sūdus visiem. Kā jau es teicu, es pie tā strādāju. Labi. Ja ir kādi jaunumi, dod ziņu. Labi. Viss labi.
Čau. Čau. Nepārdomāju. Nē. Tad zvanām makaram. Pagaidi, nesteidzies vēl. Vispirms vajadzēs. Kas tas? Tas ir aparāts, kas atrod blakts. Cik tev paranoja ir? Tajā mājā, kurā es dzīvoju, 3 blakts atradu pēc tam, kad man mamma nomira. Un tad es arī sapratu, kā slepkava mūs uzgāja. Tāpēc nerunāju, ja? Nu, labi. Tev nekas labāks, ko darīt. Pārbaudi. Varbūt man vajag pārbaudīt. Ārā kāp! Ārā kāp, tev teicu! Kas ir jau? Kas tur tas par strēlhanteru prokuroriem ir jau? Kas ir? Tas nav tā kā izskatās. Ko tu esi iefiltrējies, lai mums nodotu? Jā, ko jūs tur darījāt? Snikti rēdāt, mļāviens jau! Numur 2. Lūdzojies, tev tu pastāst, ka loks uz mugušu. Visu saprati, jā? Tev visu var paskaidrot. Paskaidroja. Klausies, tad paklausies, jā? Tu pazudīsi no mūsu komandas, tu pazudīsi no Latvijas, saprati? Es to prasu saprati. Jā? Un ja es dzirdēšu, ka tu runā vēl ar kādu mētu vai prokuroru, es to vienkārši dzīvu apēdīšu, saprati? Pēter, ir problēma. Nākrēn, nu! Tā! Nu, dūrā ceļš, nu! Tas ir sodīts. Kas dzirdams? Es nesaprotu kaut kādu krakšķi. Nu, tagad klusums. Viss nedarbojas. Iedod man.
Nu, kluss kā pakaļā. Tu tur esi bijis? Ne jau, ka būs atraduši. Es te beidzu. Paldies, vecāku. Blīn, kādus sūdes nebūšu sarunājis pa visu šo laiku. Vairāk nekur nav, varat mierīgi runāt. Viņi pa kuru laiku tev varēja ielikt viņu? Taču man vispār nav nekādas poņas. Nu, ko? Makars pusgadu mani meklēja, kur brīnums, ka viņš saviem cilvēkiem lika visur blaktis sabāzt. Šī konkrētā tver 50 metrus, tāpēc, kā ir, neko tādu nerunājāt. Nu? Es nezinu, es parasti šajā istabā biju pālī, bet tad, kad es esmu pālījis, nevienam pa telefonu arī neko svarīgi nebazar. Visās istabās tu esi pālī. Tavai nevajag. Blīn, pieskat kā mazas bērnus suni tādi. Nu, tie jau nav menti, kas mūs noklausās, nav ko cepties. Davai aizvedīsim makaram šito. Kur taisam strelku? Tur, kur parasti. Nu, davai es viņam piezvanīšu tagad. Savāc cilvēkus. Pēc pāris stundām braucam. Nu, labi. Sveicināti, prokurora kungs. Sveiki. Julijus Brants, advokāts, esmu ieradies kopā ar savu klientu. Labi. Kādu klientu? Zvirgzdiņš Kārlis. Jā. Es saprotu, jums esot mums jautājumi, ja? Jā. Sēdieties. Tā jau būs tikai vienkārši formalitāte. Nevajadzēja uzreiz advokātu. Labi, daram tā. Ko jūs zinat par Dāvu Bergu? Kā jūs ar viņu iepazināties? Pirms 2 gadiem Norvēģijā. Kādos apstākļos? Bārā. Kādā bārā? Oslo, Datera, Tilhagen. Tad uzrakstiet nosaukumu. Varbūt daram tā. Uzrakstiet pats. Jūs taču dzirdējāt cilvēks. Konkrēti pateicat. Jā, Datera, Tilhagen. Labi, Makar. Nu, ja trijos, tad trijos. Dāvai. Trijos tiekamies tur, kur parasti. Mēs nesteigsimies. Mēs aizbrauksim tā uz 3:30. Lai pagaida. Nesaprotu, kāda jēga vispār viņi tur runā. Tu nerunā. Es izrunāšu visu. Makars savus solījumus nekad netur. Nu, gribēs dzīvot, gan jau turēs. Nebūtu Nelijas mammai problēmas, mēs jau sen būtu aizbraukuši. Čau, kas viņai? Viņai ir sirds kaut kas slimnīca. Tagad tā mēs nevaram aizbraukt. Saprotu. Kā iet? Nu, kas tu tā iet? Kā to saprast? Iepazīsties. Blakts. Zīle atved aparātu, ko var blakts atrast. Nav zināms, cik ilgi zem cepura dzīvojām. Kas varēja ielikt? Makars, kurš tad cits? Tas nozīmē, ka viņš visu zina. Nu, bet ko viņš te varēja uzzināt? Klausies droši vien Kūper dzēru un murgus. Forši dzīvojat, ka visi dzer visu laiku. Nu, nav tik traki, nedzer viņš vairāk. Davai piesēžam, papīpējam, sagaidām visus pārējos. Ko darīja, kad tik ilgi gulēji? Aizgulējos. Jā. Skaties, kaut ko svarīgi nenoguli. Nu, kapos izgulēsies, viss kārtībā. Kur viņi ir? Vēl viens jautājums. Kādēļ atgriezāties Latvijā? Nu, man ir dzīvoklis, draugi, apciemoju vecākus. Kādi draugi? Šis jautājums neatiecas uz lietu.
Labi, tad par lietu. Kāda bija jūsu loma Dāvja, tas ir ar iesauku Šamaņa grupējumā? Šoferis. Šoferis. Tātad jūs arī braucāt uz skaidrošanos par Šamaņa brāli? Kādu brāli? Nezināju, ka Šamanim ir brālis. Pirms gada Šamaņa brālis nomira, pārdozēja. Nezinu. Kā jau teicu, es biju tikai šoferis. Jā. Iedevu uzdevumu no punkta A līdz punktam B, aizvest, atvest, jā, pēc tam staigā. Jā. Acīm redzot, man neuzticējās. Ir vēl kādi jautājumi? Nē. Tad es domāju, ka mūsu tikšanās ir beigusies. Ja es varētu uz 1 minūtīti, zem 4 acīm. Nē. Kāpēc? Un kas tie par slepeniem jautājumiem jums tagad ir kāds jautājums? Nē. Tad es domāju, ka mūsu tikšanās ir beigusies. Viss, mēs iesim. Pagaidiet. Neaiztieciet manu klientu. Jā, es nepieskaros. Advokāta kungs, atstājiet mums 2, lūdzu. Ko tas nozīmē? Dzirdējāt? Atstājiet mūs 2. Uz pāris vārdiem. Ko viņš to pateica? Atstājiet mūs 2. Es būšu tepat ārā. Tādos brīžos es dievinu savu darbu. Dievinu. Ir kādi jaunumi man? Nav. Nu, skaidrs. Ko? Vai nu tagad, vai nekad? Ko viņi tur runā? Čort знает. Dādas nebūs? Nē, viņam kaut kāds ģelas. Paprasīja brīvdienu. Ja? Skaidrs uzdevums? Skaidrs. Vai? Nu, ko maucam uz to čūsku midzeni? Vai? Tikai mierīgi skatieties uz mani. Bez liekām kustībām. Davai, pēc sīgām jāieskrien. Kur jūs esat? Labi. Tūlīt būšu. Gatavs, ne? Varbūt nomierinieties? Bērnu dārzs. Stroķi ir visiem? Ir. Kurš tās granātas met ko? Aizveries. Sveiks, Makar. Sveiks. Ka tev blakts. Atpazīstu. Pats būtu pateicis. Jā, kam pat. Mums ir tāda noslēpuma, ko jānoklausās, jā? Vai Zīle var panākt? Zīle panāca.
te daudz runāt. Ir tādas lietas, ko mēs nevaram piedot. Bet ir tāda lieta kā mirušo miers. Un es negribu stāvēt ne pie viena no jūsu kapiem, tāpēc izbeidzam šo karu. Ko tu domā, Sigurd? Es domāju, ka es dodu savu vārdu, ka no manas puses viss ir beidzies. Zile? Jā, labi. Es apsolu, ka pret tevi vairāk neko neplānošu. Labi, tad tu šīs nocerī. Ja kaut kas notiks. Ja kaut kas notiks ar Zīli, mēs jūs visus nošausim. Pazūgam, ka nepatīk šī vieta. Ar labu nakti. Noliec! Pušku! Noliec! Visi noliec! 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 Sako! Noliec! Noliec! Sklārī! Malīski! Makar! Vēl viens gals, mūsu saknes, lai paklusē. Slieksnis ir tavs, kam nenāc šai pusē. Atteikties, nekā zaudēt, kāpēc man atsīties? Vecs suns vai var nākt